Hello! Sveiciens jums visiem! Tā esmu es šeit, Regīna, un šis ir kārtējais sarunas ar eņģeļiem ieraksts. Ka jums rodas jautājumi, kā labi sēžu šeit cepurītē un kā labi tāds sniegots fons, ja varat dzirdēt, pie mums līst lietus. Es par iesāku rakstīt, domāju, būtu jāiztais lokas ciet, lai tik skaļi nedzird, jo man ir ļoti labs mikrofons, kas visu uztver ļoti skaļi. Nu, lūk, un lietus fona man nav. Kā to radīt, es īsti nezinu. Vienīgi, ja nu es stāvētu ārā un filmētu šo visu. Nu, lūk, tā labi sniegots fons, iedomājoties, ka sniegpārsliņas ir lietus lāsas. Un cepurīte tā labi, ka es pavisam nejauši nonācu pie šīs cepurītes, un man šajā cepurītē ir silti. Tātad kājās man ir vilnas zeķes arī, un es saprotu, ka tie nav 4 gādi, kādi ir bijuši Latvijā, vismaz vienā Latvijas daļā vakardien, vai ne šodien, tā es dzirdēju. Pie mums ir 19 grādi pašlaik, un tas ir augsti. Un tā labi es sēžu šeit un sildos, un šādā ietērpā gan drēbju ziņā, gan fona ziņā šodien notiek šīs sarunas ar eņģeļiem ieraksts. Mans palīgs Bilijs ir pie paša datora. Ja man nebūtu tā baila sajaukt kaut ko to ierakstu, es pagrieztu savu datoriņu, lai redzētu Biliju, bet nu, viņš šeit ir. Es domāju, viņš arī sildās, tāpēc, ka no datora nāks siltums. Nu, lūk, tagad es vesels pāris minūtes esmu stāstījusi par ietērpiem un lietu un augstumu un siltumu. Ķeramies pie eņģeļu kārtiņām. Cik es ceru, ka jums ir bijis līdz šim jau tāds labs aprīļa mēnesis. Pirms kārtiņām es esmu vesels 3 izvilkusi jau. Kārtiņas pārdomāju, ķeramies pie kārtiņām. Tātad, es šodien esmu izvēlējusies vienradžu kārtiņas šīs. Un droši vien tāpēc, kā pēdējā laikā kaut kā zirgi un vienradži ir parādījušies visur, kur manā uzmanības lokā. Bieži vien kaut kur eju, kaut ko skatos vai internetā, vai arī dzirdu kaut ko, un vienradži tiek pieminēti, un filmās arī, un tas tā nav bijis tā ikdienišķi, tā nav tāda ikdienišķa parādība. Un tad es domāju, lūk, izvilkšu vienradžu kārtiņu šodien sarunas ar eņģeļiem ierakstā. Un tad, nu lūk, šī ir aizmugure šīm kārtiņām. Ļoti vienradziska. Un šīs ir kārtiņas. Šīs ir kārtiņas, šī ir priekšpuse kārtiņām. Un mēs sākam ar šo kārtiņu, jo šī bija pirmā kārtiņa, ko izlakās. Un šo kārtiņu eņģeļi saka tāds jauks pārsteigums. Burtiskajā tulkojumā laimīgs pārsteigums. Bet, man liekas, latviski tas tā neskan tā tik labi, kā viņš skan angliski. Nu, lūk, tāds jauks, tas lielisks, labs pārsteigums. Un ar šo kārtiņu eņģeļi saka, kaut kas ļoti labs ir notiksies. Vai, nu, ir gandrīz jau šeit klāt, lai nevis tā, ka jāgaida ilgs laiks un kaut kas notiksies un tā, bet, nu, ka mēs jūs esat kaut kā tādā lieliska pārsteigumā
priekšā. Tāda garāka ziņa ar šo kārtiņu ir. Kamēr es meklēju, kas man nāk prātā, un tā parasti notiek tā ar tam atbildēm no eņģeļiem un jebkurām citām tam garīgajām būtnēm. Un, ja jūs to tā praktizējat, es pieņemu, ka jūs arī esat ievērojuši, kad mēs uzdodam jautājumu, ja mēs vēršamies pie eņģeļiem, vai arī mēs esam runājuši par eņģeļiem un ar eņģeļiem, vai kurām citām garīgajām būtnēm. Es vienkārši gribu pieminēt, ka tas attiecas uz visām šīm garīgajām būtnēm. Ja mēs uzdodam jautājumu, tad nevienmēr tā atbild nāk uzreiz, bet jo vairāk mēs tajā enerģijā esam iekšā, jo vienkāršāk mums ir to sadzirdēt, un tās atbildes nāk, tādas domas, idejas, ja vien mēs ļaujam tām nāk, tas ir viens veids, kā tās nāk, un šeit, kamēr es meklēju, domājot par šo kārtiņu, meklējot, man tā doma, kas ienāca prātā, bija tā ideja, ka, piemēram, jums kaut kas jauns mūsu dzīvē notiek, vai kaut kādas pārmaiņas notiek mūsu dzīvē, tad bieži vien cilvēkiem ir tendence domāt par visu to, kas varētu noiet greizi, par visu to, kas varētu slikti notikt, par visām tām ķiblēm, kas varētu notikt pārmaiņu sakarā. Pirmkārt, jau mums bieži vien cilvēkos ir tāda tieksme un tendence par nezināmo satraukties, un tādā negatīvā nozīmē satraukties, bet kas man nāk prātā atgādināt jums ar šo kārtiņu ir tas, kā būtu jauki, ja mēs piefiksējam sevi, to darām, ka kaut kas notiek, kaut kādas pārmaiņas vai kas, un ja mēs piefiksējam sevi kaut ko sliktu domājam, vai gaidam, ka kaut kas slikts varētu notikt, vai uztraucamies. Kā būtu, ja mēs nomainītu tās domas, to satraukumu, lai viņš ir, bet domātu par kaut ko tādu labu, tādu patīkamu satraukumu, kaut kas labs varētu notikt, vai ja pārmaiņas notiek, un ja mēs nezinām, bieži vien tā ir, ka mēs nezinām, kas tad notiksies, un kā būtu, ja mēs vienkārši skatītos uz šīm pārmaiņām tā, ka, tas ir pārmaiņas uz kaut ko labāku, kaut kas labāks notiksies, kaut kas labāks būs, kaut kas labāks ienāks mūsu dzīvē šīm pārmaiņām, un tādā veidā mēs arī pietuvinam to patīkamo pārsteigumu un esam atvērti, un jau it kā gaidām, apzināti vai neapzināti, bet gaidām kaut ko tādu pozitīvu, kaut ko tādu lielisku. Un tagad skatāmies, ko tad šī kārtiņa, tā garākā ziņa, kas ar šo kārtiņu ir. Lai justos labāk. Interesanti, man atvērās citas kārtiņas apraksts, kur arī tiek runāts par laimīgumu, par pozitīvas domas. Un es pirmajā brīdī biju pavisam pārliecināta, ka tā ir tā pareizā kārtiņa, ko es esmu atradis, bet droši vien, ka tam bija arī iemesls, tāpēc izlasīšu šo pirmo teikumu. Lai justos labāk, lai justos laimīgi, lai justos pozitīvi tieši tagad, neskatoties uz situāciju, kādā jūs esat, atcerieties kaut ko labu, kaut ko lielisku, kaut ko patīkamu, tādu labu, patīkamu atmiņu, pārsteigumu, notikumu, kas noticis ir jau pagātnē. Un pakavējieties šajās pozitīvajās atmiņās. Un tas uzvedīs jūs vai noliks jūs uz tāda
pozitīvismu ceļa, pozitīvā tādā enerģijā, pat ja nekas pašlaik dotajā brīdī nenotiek tik labs, kā šī atmiņa ir, tik un tā tas noliks mūs tajā nepareizajā, tādā, labā, pozitīvā enerģijā. Beidzot, patīkams pārsteigums. Tu esi, šis ir tāds teiciens, kā angliski tā saka, un kurš tā angliski labi izklausās, bet tā ideja ir tāda, ka, kaut kas labs notiksies, un zini, ka tas tevī ienesīs tādas ļoti labas sajūtas. Nemēģini uzminēt un domāt par to, kas ir tas labais, kas notiksies, tas pārsteigums, kas notiksies, bet ļauj tam vienkārši notikt, un esi tajā enerģijā, izbaudi to sajūtu, kas ir tāda patīkama pārsteiguma gaidās. Nāk prātā bērni gaida Ziemassvētkus, vai gaida dzimšanas dienas, vai kaut ko tādu negaidītu, bet bērniem parasti ir tāda neviltota, patīkama gaidu sajūta, enerģija. Tad ar šo kārtiņu eņģeļi iesaka mums būt tajā enerģijā, kā vien mēs to varam un spējam, un arī ne tikai kā mēs to dabīgi varam un spējam, bet ieguldīt laiku un enerģiju un tās domas tajā, lai būtu patīkama pārsteiguma gaidās. Ar šo kārtiņu eņģeļi arī atgādina, ka sapņi piepildās, un vienmēr domāt pozitīvi un tā labi par sapņiem, labi tajā ziņā, ka ticēt sapņiem, ka tie piepildās un var piepildīties. Otrā kārtiņa ir ziņkārība vai zinātkāre. Ziņkārība tādā pozitīvā nozīmē. Un atkal bērni nāk prātā, jo bērnos parasti ir tā neviltotā zinātkāre par dzīvi, tā interese, kuru vecākiem ir īpaši agrā bērnībā, ir nevisai tāda uzvedības ziļā, man liekas, vai tādā, kad noturēt to bērnu, nezinu, tādā kastītē, tā, ka viņš klausa un nekur ne pa labi, ne pa kreisi neskatās, bet dara to, ko viņam saka darīt. Tā parasti nenotiek. Man liekas, ka tā tikai sapņos notiek, bet ka šī ziņkāra, zinātkāra patiesībā ir kaut kas tāds, ko mēs pieaugušie bieži vien piemirstam, aizmirstam, bet bērnos ir tā par visu, ko viņi var, un mans novērojums gadu gaidā ir bijis tāds, ka bērni ir daudz priecīgāki un patiesi tādi piepildītāki jūtas, spēlējoties kaut vai smiltīs ar akmeņiem vai ar koku vai zariem vai koka lapām vai kaut ko tādu, kas ir dabā, kas ir ārā, kas nav tehnoloģija un kas nav kaut kādas spēlītes vai tādas datorspēles vai kā, bet ka viņi ir daudz tādi ieinteresēti tāki un tad ir dabīgi darīt kaut ko tādu, viņos viss kaut kas ir jauns, tā lapiņa, tas taurenis, var smiltīs spēlēties,
stundām ilgi un atrast, ko darīt un kā darīt un izpētīt visu, un viss ir jauns, un viss ir kā tāds pārsteigums, un visi tie daudzie jautājumi, kāpēc, mēs pieaugušie esam vaicāt jautājumus, kāpēc, mēs parasti, vai bieži vien mēs vienkārši pieņemam, ka mēs zinām, vai mēs domājam, ka mēs jau zinām atbildi, un mēs neuzdodam tos jautājumus, vai arī mēs baidamies uzdot tos jautājumus. Bet bērnos vēl nav iestrādājusies tā pieaugušo, es pat nezinu, kā to nosaukt tā ierobežotīgums. Un ar šo kārtiņu tas ir tas, ko eņģeļi vēlas mums atgādināt. Būt zinātkāriem, būt zinkārīgiem, meklēt dziļāk atbildes uz jautājumiem, vai saskatīt kaut ko jaunu, vai neparastu, vai neierastu tajā, ko mēs kā varbūt pat ikdienā redzam, bet mēs neesam dziļāk ieskatījušies, vai būt priecīgiem, pārsteigtiem arī par kaut ko pavisam it kā ikdienišķu, bet ne ikdienišķi ikdienišķo, vai ikdienišķi neikdienišķo. Un lieliski, ja jūs esat apkārt bērniem, ja jums tuvumā ir bērni, vai jums ir bērni vai mazbērni, kuri dod jums iespēju praktizēt, būt šajā sajūtā. Lūk. Ko tad vēl eņģeļi saka ar šo kārtiņu? Jā, par mācīšanos arī jums ir kāda vēlme kaut ko, ja bijis vēlme mācīties kaut ko, vai gribās kaut ko jaunu apgūt, un neesat to vēl izdarījuši vai uzsākuši, tad šis ir tāds labs laiks, lai to darītu, lai pameklētu dziļāk atbildes uz jautājumiem, un par to, ko mēs esam gribējuši, ko jūs esat gribējuši uzzināt. Un nebaidīties. Šajās dienās viss kaut kas ir iespējams, un teikšu, kā ir, lai vai cik daudz runas ir par datoru un par to, cik daudz bērnu laiku pavadu datoriem un telefoniem. Es neesmu telefona fana šajās dienās, bet man liekas, ka viss veselīgās devās ir ļoti noderīgs, un nebūtu šie eņģeļu ieraksti. Mēs nevarētu sazināties, esot dažādās pasaules malās, ja nebūtu datoru, nebūtu tehnoloģijas. Man liekas, ka tas ir super un tā lieliski, kā mēs to varam darīt. Lūk, jā. Esiet zinkārīgi, esiet zinātkāri, esam visi mēs. Un ar šo eņģeļi vēl sakt, viņa tāds piemērs ir, bet tāds, lai palīdzētu mums būt tajā ziņkārības, zinātkāruma enerģijā. Viņi saka, pievērs uzmanību savām domām un savai rīcībai, un pievērs uzmanību tam, kas tad ir tās tēmas vai darbības, par kurām tu tā riktīgi sapriecājies, par kurām tev ir tā ziņkārības un zinātkārības, un ok, es nevaru vien sagaidīt, ka es to varēšu darīt. Tāda sajūta. Un ja neizdodas, ja liekas, ka nevar nekā atrast, vai nezinu, kas tas īsti varētu būt, tad var arī pavaicāt tiem saviem tuvāk esošiem cilvēkiem, jo dažkārt jau ir tā, ka tie, kas mums apkārt daudz labāk kā saredz vai skaidrāk redz, vai var pateikt, vai kas tad ir tas, ko viņi redz mūsos, par ko mēs esam sapriecājamies, kas mūs tā aizkustina un tā mūsos rada to ziņkāri un zinātkāri. Trešā kārtiņa. Bija vērts gaidīt. Un šo kārtiņu eņģeļi saka, ka
mūsu pacietība tiek un tiks un ir novērtēta, ka bija vērts gaidīt, ka mēs, ja mēs turpināsim, un turpināsim būt tajā enerģijā, tā kaut kā patīkama pārsteiguma gaidās. Zināt, ko zinkārīgi par dzīvi un par visu notiekošo. Un ir īpaši tādu, kas ļauj mums augt un sākot ar sevi, kas mums var palīdzēt un kā tas, kas mums palīdzēs, kāds var palīdzēt citiem un kas ir kas. Un jo vairāk mēs, ne vairāk, bet turpināt būt tajā enerģijā un nepadoties, un pat ja dažkārt neiet varbūt tik labi, vai pat ja dažkārt liekas, ka tas, ko mēs gribam, uz ko mēs dodamies, varbūt ja mūsu mērķi, sapņi nekad nepiepildīsies, nepadoties, kā gala rezultātā tas būs bijis tā vērts, un mēs to tagad nevaram saredzēt vēl, ja mēs vēl neesam nonākuši galā. Bet eņģeļi atgādina mums un apstiprina vēlreiz to, ka tas būs bijis tā vērts. Gaidīšana, pacietība, mūsu pacietība būs bijusi tā vērta. Un ko tad vēl eņģeļi saka? Jā, viņi atgādina arī to, ka viss notiek īstajā laikā. Un visam ir savs laiks, un dažkārt tas laiks, tas, kā mēs saprotam to laiku, un kas mums liekas, ir, ka mēs jau gribam, lai viss būtu noticis vakardien, pēc tā visuma laika mērvienības vai mērģišanas, tas kā visumā, tas kā tiek tas laiks mērīts, tas nesakrīt vienmēr ar to, kā mēs cilvēki fiziskajā pasaulē, kā enerģija pasaulē laiks tiek mērīts, kā eņģeļu pasaulē laiks tiek mērīts. Tas nesakrīt vienmēr ar to, kā mēs cilvēki trīsdimensiju pasaulē, fiziskajā ķermenī un fiziskajā pasaulē esot laiku mērām. Un to arī labi būtu atcerēties, it īpaši, ja mēs sākam krist tādā bezizējas sajūtā vai bezcerības sajūtā. Jā. Un runājot par bezcerības, bez tādas bezticības sajūtām. Vēl viena lieta, ko es gribēju minēt šodien, ir ja mūsu dzīvē notiekās kaut kas tāds negatīvs un slikts, un ja mēs tā no visas sirds ļaujam arī tām emocijām būt, un ja mēs nedomājam, man tagad jātiek laukā no šīs negatīvisma, bet ja mēs varam paskatīties, kā mēs varam šo negatīvo, vai padomāt, kā mēs varam, tad, kad mēs esam tajā negatīvajā situācijā, un tās negatīvās emocijas ir viena pēc otras, un visas tā kā sniega bumba veļas lielāka un lielāka, droši vien, kad zinat, kā ir, ja mēs sākam vienu domu domāt, tā vēd pie nākošās, un pavisam drīz jau ir vienu līdzīgu emociju bumba savelta liela, un paliek ar vien lielāka un lielāka.
kā to mēs varam izlikt, un katram mums tas ir kaut kas cits, bet kā mēs to varam izlādēt, jo tā enerģija kaut kur ir jāiet. Kā mēs to varam izlādēt tādā pozitīvā veidā? Varbūt, kad jūs varat sākt radīt kādus video, vienkārši izrunājot to visu, un ka tas palīdz kādam citam, varbūt pie kādiem aha momentiem jūs esat nonākuši, vai varbūt, ka tā ir rakstīšana, varbūt tā ir kādas dziesmas radīšana, vai kaut kā cita tāda radoša darīšana. Radoša, bet varbūt, ka tas ir kaut kas praktisks, ko var darīt, vai arī ir tas teiciens, ka, ja tev vajag palīdzību, vislabākais veids, kā to dabūt, ir palīdziet kādam citam. Un to veidu, kā to darīt, ir dažādāko. Ja mēs paskatāmies apkārt un riņķi, varbūt, ka ir jau kaut kāds cits ir iesācis, un mēs varam palīdzēt. Varbūt, ka mēs varam kaut ko uzsākt un palīdzēt kaut kādā veidā. Varbūt, ka tas ir tikai kaimiņš, varbūt, ka tas ir, mūsu kaimiņš, varbūt, ka tā ir grupa cilvēku, kam mēs varam palīdzēt, bet, paskatīties to un tā vietā, lai sūdzētos kādam par tām ķibelēm savām, vai arī justos slikti. Labi, vajadzīgs ir izjust tās sajūtas, bet tad tāpat laikā tajā zemapziņā kaut kā iestrādāt, un saku, katram jau tas ir savādāks, jo vairāk mēs uz to koncentrējamies, jo vieglāk tas viss aiziet, un jo vieglāk tas viss notiek mums tajā zemapziņā arī. Kā mēs to varam pārvērst un izlikt laukā kaut kādā pozitīvā veidā. Un tās bija šīs nedēļas kārtiņas. Tātad, esam pozitīvu emociju, pozitīva pārsteiguma gaidās, esam zinātkāri un ziņkārīgi, un piedomājam pie tā, kā mēs kaut ko negatīvu savā dzīvē, tādas negatīvas emocijas, vai kā mēs tās varam pārvērst vai līdzsvarot ar kaut ko pozitīvu, kā mēs tas varam izpaust pozitīvā veidā, kā mēs varam radīt kaut ko caur negatīvu, kaut ko pozitīvu caur negatīvu, un atceramies, kā gala rezultāts būs tāds, ka bija vērts gaidīt, būs tik labs un lielisks, kā mēs redzēsim tad, un jutīsim arī to, ka tas bija vērts gaidīt. Tā bija es, Regīna. Šis bija kārtējais sarunas ar eņģeļiem ieraksts, lietas un situācijas. Un vēl jums lielisku šonedēļu, un tiekamies atkal nākošajā ierakstā. Atā!